Labrīt, mani sauc Dmitrijs Kišanovs. Es tā sapratu šodien šitā te otrā, tā teikt, plūsma ir par to tehnisko pusi. Un tad, es pieskāršos gan tehniskai, gan tai juridiskai un finanšu tehnoloģijām. Pēdējā laikā tās finanšu tehnoloģijas viens no tā saucamajiem buzzwordiem, jā, ļoti populāri tagad pieminētā arī bieži ir jauni uzņēmumi šajā sakarā, kas tagad mums arī vispār ir topā. Tad es tā sapratu, ka tomēr ir jāievieš tā skaidrība par to, kas ir finanšu tehnoloģijas un kādi dati tur vispār ir. Tā, tad nedaudz par sevi. Šeit ir tas, laikam, iemesls, kāpēc man atļāva šeit runāt. Es esmu Zaļinātu advokātu biroja Bullet partneris un tur vadu Hightech. Tas ir par tehnoloģijām, par fintechu un par visu pārējo arī. Tad es esmu priekšsēdētājs maksājuma iestāžu asociācijā, ja, kur ir maksājuma iestādes un elektroniskās naudas iestādes kā dalībnieki. Tad certificēts noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists un tad personas datu speciālists un plusā vēl fintechā kaut kādu laiku strādāju. Tajā laikā fintechs vēl nebija tik populārs un mēs strādājam, teiksim, tādā vairāk noslēgtā kopienā, teiksim, savā starpā tur runājot un nebija tik plaši tas presē atspoguļots. Bet par fintechu, kas ir jāsaka, ka fintech viņš jau pastāvēs ļoti ilgu laiku. Un ir tā saucamais vecais fintech un jaunais fintech. Ja, un, teiksim, tas nesen izskanētais priekšsēdētāja, teiksim, JP Morgan priekšsēdētāja Jamie Dimona tas teiciens par to, ka fintechs no silīcijas ielejas jau nāk un drīz jau apēdīs viņu pusdienas. Viņš tāds, teiksim, tas centrā, kad sākās tas par to fintechu, tas bums, ja. Jo galvenais tas sauklis tajā brīdī bija disruption. Tā. Jā, ok. Kaut kas neiet. Es domāju, ka pults nē. Lūk, tā vēl viena atpakaļ. Kaut kā ar preziju šodien neiet labi. Tās prezentācijas kolēģiem arī šorīt pašā pirmajā. Tā, teiksim, ir divi jēdzieni, ja, fintecham. Ir tas disruption sagraušana un ir tas otrais jau sadarbība. Ja. Sadarbība ir notikusi jau tas moments ir parādījies 15. gadā. Ja, tas atskanēja manī 2020, kur beidzot sāka runāt par to sadarbību starp fintechu un bankām. Vispār ir galvenokārt tādi trīs veidi fintechu uzņēmumiem. Ja, ir wrappers, tie, no kuriem bankas nebaidās, jo tie ir tieši tas, kuri uzsēžās uz banku infrastruktūras, ja, un piedāvā dažādus risinājumus, balstoties uz banku produktiem un karšu sistēmām. Ja. Tad vēl ir reformers un replacers. Tie ir tie divi, no kuriem bankas visvairāk baidās. Ja, un tie replacers, ja, viņi aizvieto kaut kādu daļu no bankas pakalpojumiem. Ja. Teiksim, tie slavenie P2P lending, kas ir mums Twino, Mintos. Tad reformers ir tie, kas pārveido. Ja. Šeit var runāt vairāk jau par blockchainiem, un tur arī tāds arī ir moments par to disintermediation, ja, bet tomēr ar bankām viņi vairāk strādā. Ja. Tad šeit, runājot par fintechu vispār,
Daudzi sauc fintechu par alternatīvajām finansēm, bet mums tas baigi nepatīk. Mēs sevi saucam par tam šaurajām finansēm, ja? Narrow finance. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka fintechu uzņēmumi apskatās katru bankas darbības virzienu, atrod tur tās problēmas, ja? Un mēģina tās atrisināt ar jaunām tehnoloģijām. Un apakšā ir tās attēlot tās vairākās tās tehnoloģijas, kas ir tagad trendā, ja? Tad ir lielie dati, mākslīgais intelekts, API, blockchain, biometrija. Vēl var atzīmēt, protams, virtuālu realitāti un papildināto, ja? Augmented reality. Pagājuši gadu savā atskaitē McKinsey & Company atzīmēja tos galvenos sektorus, kurus apdraud fintechi. Un šeit mēs redzam, ka visvairāk fintechi apdraud patērētāju maksājumu sektoru. Ja. Tie ir tie visi risinājumi par elektronisko naudu, bezskaidras naudas pārskaitījumi un līdzvērtīgi risinājumi. Tā. Šeit es gribētu atsevišķi atzīmēt tās tehnoloģijas, kas ir svarīgas. Jā, Tonijs Seba tās atzīmēja 16. gadā. Kāpēc ir svarīgi apskatīties šīs tehnoloģijas? Jā? Tas ir tā eksponenciālās tehnoloģijas. Un šeit tā galvenā doma ir, kad kaut kādā sektorā sajiet kopā 2 vai 3 tādas tehnoloģijas, tad notiek sprādziens tehnoloģiskais, un tad parādās Ubers. Ja? Runājot par fintechu, šeit uzreiz mēs varam redzēt, ka šeit tās tehnoloģijas, kuras tagad tiek izmantotas, ir artificial intelligence, ja? Mākslīgais intelekts, lielie dati, elektroniskā nauda. Līdz ar to šeit var runāt, ka sajējot kopā tām tehnoloģijām var notikt nākamais tas sprādziens, ja, un parādīties jauns Ubers. Tā, attiecībā uz personas datiem. Šeit es speciāli atzīmēju to klasisko, ievietoju to klasisko attēlu par lietotāju pieredzi, tā saucamo user experience. Ja. Kāda atšķirība starp bankām un fintechu galvenokārt ir tāda, ka bankas viņas tagad, protams, jau pārveido savas stratēģijas, bet iepriekš viņi bija strādājuši ar produktiem, un visa stratēģija bija taisīta ap to produktu, kuru viņi izveido un pēc tam pārdot. Fintechi savukārt nāk no interneta pasaules vairāk, ja, un viņi strādā ar klientu. Un līdz ar to viņiem tas lielākais uzsvars uz user interface un user experience. Ja. Tad tagad bankas arī sāk veidot stratēģijas līdzīgā veidā. Un šeit ir centrālā nozīme, kad mēs strādājam ar user interface, lielā nozīme ir personas datiem. Kā jau pieminēju vairākās prezentācijās kolēģi, ja, tie dati tiek izmantoti tur dažādiem iemesliem. Un viens no galvenajiem, protams, iemesliem ir saprast savu klientu. Saprast viņa vēlmes un saprast viņas tās dziļās tās vajadzības, jā, tas insights. Tad runājot par lielajiem datiem, šeit var izdalīt 3, jā, par kuriem visvairāk runāt, tie ir lielie alternatīvie un tie gudrie dati. Šeit arī atzīmējam, kā parasti fintechi iegūst tos datus, jā, tie ir dažādi veidi sensori no ierīcēm, tad sociālā profili un visa informācija, kuru mēs atstājam internetā un finansēs. Ja. Tad šeit ir visbiežāk pieminētais tā definīcija par personas datiem, ka tie ir jebkura informācija, ja, ko mēs atstājam, pēc kuras mūs var identificēt. Tad svarīgi fintecham, protams, un tas tagad tāds viens no top trendiem, ja, tie ir biometrija, biometriskie dati.
Datu apstrādē, ja, šeit tajā attēlā es speciāli parādīju, kā bankas droši vien uzskata, kā finteki strādā ar tiem datiem. Un atgriežoties pie lieliem datiem, gribētu atzīmēt šo citātu. Tas nāk no fintech ranking, tas no riska kapitāla uzņēmuma LifeSredac, kas ir tieši specializējās fintechā. Viņi tieši investē tikai fintechā un atrodas Singapūrā. Un viņi salīdzina lielos datus ar pusaudžu seksu, ja, ka visi par to runā, neviens reāli nezina, kas tas ir. Visi pārējie to dara. Un vai runā par to, ka viņi to dara. Ja? Jo tas nav nemaz tik vienkārši. Un daži uzņēmumi domā, ka viņi strādā ar lieliem datiem, bet faktiski tas ir kaut kas cits. Tas nav tuvu tam darbam, kas tiek uzskatīts IT pasaulē par darbu ar lieliem datiem. Ja? Kas svarīgais tagad ir saistībā ar GDPR, tā ir tā profilēšana. Un šeit strādājot ar lieliem datiem, uzņēmumi cenšas saprast savu klientu vairāku iemeslu dēļ. Pirmais, lai viņam piedāvātu pareizo vajadzīgo pakalpojumu, un otrais iemesls, lai pildītu ar likumu noteiktās funkcijas. Un tas ir vairāk uz krāpniecisko darījumu novēršanu, jā, virzīts uz to aizsardzību un uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu arī. Līdz ar to šeit jāskatās, ka uzņēmumi visi mēģina atrast to līdzsvaru, kad mēs strādājam ar klientiem un prasam viņam tikai to minimālo informāciju, lai saglabātu to pozitīvo user experience. Jo, cik visiem ir zināms, nevienam nepatīk aizpildīt milzīgi lielas tās anketas ar dažādiem jautājumiem. Tad rodas problēmas ar to jautājumu formulējumiem, pēc tam precizējošie jautājumi, un tad nedod Dievs tā IT sistēma vēl sabrūk, un tad jāiet atkal no jauna ar to anketu, un tā reģistrācija kļūst par tādu pain point. Ja. Līdz ar to fintech izvēlās iegūt tos datus no citiem avotiem, apstrādāt un tad taisīt tos klientu profilus. Ja. Šeit ir svarīga tā automatizācija kādā ziņā, tādā ziņā, ka tas padara procesu optimālu, ātru, un klients nemaz nejūt, ka viņa tie dati bija kaut kur apstrādāti, bet tas uzreiz ar to strādā arī GDPR, un Eiropas komisija vairāk ar to atzīmē, ka cilvēkam jābūt tai apziņai, kādus datus viņš atdot un kas ar tiem notiek. Jo šeit notiek tādā veidā savu datu pārdošana, lai dabūtu to ērto pakalpojumu. Un fintechu var salīdzināt ar tādu, teiksim, variantu, ka cilvēks atnāk, nospiež to pogu, un zobrati sāk kustēties, viss notiek, cilvēks dabū labu pakalpojumu, bet viņam nav skaidrības, kas tur īsti notika. Ar profilēšanu vēl tāda ir problēma, ka tā automātiskā sistēma, viņa kaut arī ir optimāli, viņa var, protams, arī diskriminēt klientu, ja, jo tur līdz galam nav skaidrs, kā tās sistēmas reāli strādā. Ja. Un līdz ar to šeit GDPR arī adresē šo problēmu, lai tie teiksim, algoritmi būtu atklāti, lai cilvēks varētu iebilst pret tādu apstrādi. Lūk, un tad šeit es atzīmēju arī vairākus, kā es jau pieminēju, lielo datu apstrādes variantus. Jā, tas ir credit scoring, tas ir marketings, risk management un investment management. Tā, mums tagad visvairāk, protams, fintechā strādā ar pirmo credit scoring, jo
Mums, teiksim, vispopulārākie tagad ir P2P lenders, ja, kas izmanto tos lielos datus. Tā. Šeit ir nedaudz par tām izmaiņām, kas būs ar GDPR ieviešanu, ja, un kām ir jāgatavojās. Un šeit ir jāgatavojās tādos 2 vai 3 posmos. Ja. Viens ir jāsaprot, kāda informācija jāsniedz klientam, ja, ka viņš ir jāinformē. Otrs variants jābūt tam novērtējumam, ja, kā varētu tā automātiskā datu apstrādāšana apdraudēt klientu. Un trešais ir, kad jābūt procedūrām, ja cilvēks iebilst pret tādu automātisku datu apstrādi, ka tas automātiskās datu apstrādes vietā iestājās cilvēks un viņš veic to alternatīvo datu novērtējumu pats. Tā, galvenās 2 lietas fintechā, par kuriem runā pilnībā visās konferencēs un visos semināros, tās ir 2 problēmas, tā ir uzticība un drošība. Ja, tas pirmais izriet no tā otrā, kad ja ir tā drošība un var klientu pārliecināt, ka jums ir visas nepieciešamās tās, teiksim, tehniskais nodrošinājums un visas procedūras, tad rodas arī tā uzticība jūsu servisam. Jo, kas ir svarīgi saprast fintechā, ka šeit ir ne tikai dati, ja, bet arī nauda, un tam visam jābūt drošam, lai klients varētu jums uzticēties. Un pats pēdējais, tas ir regulējums. Šeit arī atzīmējam, ka ļoti svarīgi, lai būtu tas samērīgums, jo fintechs, kā es minēju iepriekš, viņš jau sastāv no finansēm un tehnoloģijām. Kas notiek ar finansēm? Finanses ir ļoti noregulētas. Ja? Īpaši Eiropā tur ļoti smags regulējums. Tas attiecās gan uz ieguldījumu pakalpojumiem, gan uz noziedzīgi iegūtie līdzekļu legalizācijas novēršanu. Tad ir Payment Services Directive, otrā mums drīz būs, tas ir par atvērtiem datiem. Parādās jauni spēlētāji fintechā, kuri varēs iegūt datus no bankām, un bankas būs spiestas viņiem sniegt tos datus. Tie ir 2 spēlētāji, viens Account Information Service, otrs Payment Initiation Service. Ja. Tie ir tādi datu agregātori, kas apvienojot, teiksim, jūsu finanšu informāciju vairākās vietās, var atkal automātiski to visu apstrādāt un sniegt jums dažādus pakalpojumus. Protams, teiksim, tāds klasiskākais piemērs būtu teiksim, jūsu finanšu pārvaldība, ja, tas ir Personal Finance Manager. Tie ir ļoti populārie tagad rīki, kurus izmanto tā saucamās neobankas, ja, telefonu bankas. Viņi jums piedāvā, teiksim, dažādus plānus, kā investēt, kā krāt naudu, teiksim, un dod visu analītiku, kur jūs tērējat, pateiks jums, cik tases kafijas jūs izdzērāt pagājušajā mēnesī, ka varētu tur dzert tās tases kafijas mazāk un izmantot to naudu savādāk, teiksim, un tādā veidā. Tad papildus vēl ir elektroniskās identifikācijas direktīva. Protams, tā arī runā par datiem. Kas ir svarīgi finanšu tehnoloģijās, protams, tā ir klienta riska pārvaldīšana. Ja, un mēs runājam šeit arī par klienta identitāti, ja, un drošību saistībā ar klientu identitāti. Jo kolēģi jau pieminēja, ja, teiksim, mēs tagad atrodamies tajā digitālajā vidē, kas nav nemaz tik droša. Un jāatzīmē, ka pēdējais gads, tagad 2016. gads, viņš atzīmējās ar to, ka bija jauns rekords datu noplūšanā. Ja? Un 64% no datu tās noplūšanas un pārkāpumiem bija digitālās identitātes zādzība. Ja? Identity theft. 64%. Kas notiek, kad tiek nozagta jūsu identitāte? Ja? Tur iespējas ir plašas. Galvenais, protams, iegūt jūsu finanšu līdzekļus, pārņemt jūsu kontus. Otrais variants nav tas labākais arī izmantot jūsu kontu
krāpnieciskajās schēmās un izmantot noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas schēmās. Kā tas varētu izmantot, teiksim, tas galvenā tipoloģija, tā saucamā money mule, jā, teiksim, tas ir naudas muļi, caur kuru kontiem tiek izdzīta tā noziedzīgi iegūta nauda. Protams, sekas arī ir ļoti būtiskas. Tur krimināla atbildība. Mēs vairs nerunājam par sodiem, naudas sodiem. Tā, šeit strādājot Lumena līmenī, ja, mēs bijām ļoti aktīvi finanšu sektora attīstības plāna izstrādē, kas tagad mums ir jauns pieņemts šī gada sākumā. Tas ir plāns atkal 3 gadiem, 2017. un 2019. Un kas ir svarīgi šajā plānā, tikai iekļauta ideja arī par regulatīvo smilšu kasti. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka strādājot ar tehnoloģijām, arī finansēs, ļoti svarīgi notestēt tās idejas drošajā vidē, un regulatīvā smilšu kaste, viņa vispār nāk no arī IT sfēras, ja, tur, kur Androidam bija izveidota tā tehniskā smilšu kaste, tā saucamā, kur testēja nedrošas programmas, bet ierobežotajā vidē, kur to visu var kontrolēt. Šeit ideja ir līdzīga, ja, izmantojot tas jaunas tehnoloģijas, es te pieminēju vairākas, ja, artificial intelligence, blockchain, chatboti un tā tālāk, ja, kad izveido jaunus tehnoloģiskus risinājumus, ir ļoti svarīgi tos notestēt drošajā vidē. Ja. Un līdz ar to, teiksim, tā smilšu kaste viņi varētu palīdzēt. Ja. Kas būtu vēlams, lai piedalās tajā smilšu kastē, tie ir, protams, tie regulātori, ja, kas nosaka, kā tas regulējums tiek pildīts, ja, un tad viņi skatās, teiksim, nosakot kaut kādus ierobežojumus produktam, ja. Bieži tiek sniegtas regulātoriem tās atskaites un pārbauda, vai to produktu pēc tam vēlāk var palaist, teiksim, tajā live vidē. Tā, paldies. Jautājumi? Jā, lūdzu. Man ir jautājums par bitcoiniem, vai kādas viņiem ir nākotnes cerības, vai viņi pazudīs, vai tiks legalizēti kaut kādā valsts līmenī? Jā, teiksim, ne tikai Latvijas bankas, bet lielākoties visu centrālo banku un regulātoru pozīcija ir ļoti vienkārši. Bitcoin ir ļaunums, blockchain ir labums. Ja. Visi mēģināt testēt to tehnoloģiju, tur īstenībā ir divas, ja, ne tikai blockchain, bet arī ir shared ledger tehnoloģija, ja, tie ir sadalītā informācija tīklā. Bitcoin nepazudīs, viņi būs, ja nevienmēr, bet ļoti ilgu laiku. Ļoti svarīgi atzīmēt arī to, ka GDPR nav gatava bitcoiniem. Par blockchain tur pagaidām nekā nav. Tas ir jauns izaicinājums, un to vajadzēs risināt arī. Bitcoini šobrīd, kur tas ļaunums slēpjas, ja, ka jāskatās visbiežākais pielietojums. Ja. Tas ir darknet, diemžēl. Ja, un, tā ir alternatīva, tā teikt, regulētajai finanšu sistēmai. Ja. Ir dažādi risinājumi vispār tā saucamajiem altcoiniem, ja, teiksim, tie ir tie visi alternatīvie varianti, ja, teiksim, tie ir visi, tagad ļoti ir populārs Ethereum, ja, kuram viņš ir vēl tas protokols izstrādāts vēl papildus, lai varētu izmantot citus risinājumus, viņš tā saucamais uzlabotais bitcoins. Ja. Šobrīd situācija ir tāda, ka to sāk pamazām regulēt. Amerikā un Eiropā arī jau parādās tie regulējumi par bitcoinu apmaiņu. Ja, sākumā bitcoins ir bijis vairāk kā prece, ja, commodity, tagad viņš aiziet jau tuvāk uz to norēķinu līdzekli. Tagad pēdējā laikā tā cena bitcoinam arī uzlasa kārtējo reizi, bet tur ir vairāki iemesli, ja, kāpēc tas notika. Tur ir.
Un atkal tie nav nevienmēr tie labākie iemesli. Ja. Bija kaut kādas, teiksim, problēmas ar tā saucamo to gaišo ekonomiku, ja, un tad pielietojot tos bitcoinus kā alternatīvu variantu, tad viņš pieņemās svarā, tā teikt. Okay, bija vēl viens jautājums, iesaku. Sveicināti. Man jautājums ir par PSD2, arī ļoti aktuāls. Parasti runā tikai par GDPR, bet patiesībā PSD2 arī ir speciāla norma par datu aizsardzību. Pašlaik situācija ir tāda, ka tajos normatīvos aktos, kas transponēti pēc pirmās direktīvas, tur nav nekāda speciāla norma par datu aizsardzību. Un, attiecīgi tagad, ja mēs runājam par datu subjekta piekrišanu tieši maksājuma pakalpojumu ietvaros, tad, piemēram, ja mēs ņemam maksājumu internetā ar maksājumu karti, ja mēs ievadām savus kartes datus virtuālajā terminālī, tad tiek uzskatīts, ka ar šīm darbībām mēs esam devuši savu piekrišanu mūsu karšu līdz ar to personas datu apstrādēji. Bet lieta ir tāda, ka PSD2 nosaka, ka nepieciešams saņemt datu subjekta šo te explicit consent, ko mēs tulkojam kā nepārprotamo piekrišanu. Un jautājums ir tāds, kā jūs uzskatāt, vai tas nozīmē, ka tiek definēts jauns standarts šajā jomā, vai arī varēs turpināt uzskatīt, ka kartes datu ievadīšana ir šī te piekrišana, vai vajadzēs kaut ko papildus darīt šajā sakarā? Es domāju, ka vajadzēs darīt. Es domāju, tas būs vairāk, teiksim, atrisināts caur terms and conditions, ja, caur tiem noteikumiem, kur jābūt atsevišķai daļai. Un, ja teiksim, kā tas bija risināts iepriekš, tur bija jau ķeksīts, ja, un tur varēja atķeksēt, ja tu nepiekrīti. Tad šeit explicit nozīmē to, ka tur nedrīkst likt to ķeksīti. Tur būs viņam pašam jāizlasa tam klientam un jāķeksē. Un tas, protams, uzreiz ietekmē arī to user experience, ja. Jo kas fintechā ir svarīgi, lai tas būtu viegli, uzreiz, ātri un jā, viss notiktu. Tad šeit tomēr vajadzēs būt tā proaktīvai rīcībai no lietotāja puses. Un šeit, protams, to varētu risināt arī, kā parādīja vairāki kolēģi, gan Amerikā, gan Eiropā, to taisa caur gamification arī. Jā. Tur pielieto kaut kādu to interaktīvo, jā, labu tur UI un paziņo par to pienākumu, teiksim, saņemt explicit, jā, teiksim, to piekrišanu, dabūt. Varbūt varētu vēl precizēt šo jautājumu. Lieta ir tāda, ka tas ir, mēs runājām par maksājumu veikšanu internetā, ja mēs prasam šo te explicit consent, bet iedomājamies maksāšanu lielveikalā. Tā arī ir datu apstrāde, arī datu nodošana. Mēs mēģinam darīt tā, ka mēs pātrinam to, mēs veicam maksājumu ātrāk, šīs te kontaktless kartes, ja, un ja PSD2 nosaka, ka vajag saņemt šo te explicit consent, ko mēs interpretējam kā speciāli veiktas darbības kaut kāda ķeksīts, ja, tad iztēloties, kā tad būs lielveikalā maksājot ar kontaktless karti, tad sanāk, ka nepietiek vienkārši to karti pievienot, tad vajag arī kaut ko nospiest. Un tas attiecīgi šī te kontaktless kartes šo būtību mazliet tā kā sagroja, vai tas nav tā? Šeit varētu rasties tās problēmas datu kontekstā, ja, jo ko regulē, teiksim, PSD2 saistībā ar kontaktless kartēm, ja, tur ir tie mazie maksājumi, ja, un viņi tur vairāk par to drošību. Līdz ar to, protams, šeit varētu rasties jautājumi. Tur būs interesanti, jo ir sagaidāmi arī turpmāk. Viņa tagad savādāk ir nosaukums tai grupai, tur 28. panta bija tā darba grupa, ja. Viņi tagad gatavo arī saistībā ar fintechu vairākus tos, teiksim, paskaidrojumus. Tā kā, gaidīsim. Ja vēl jautājums, droši varētu izdienu slaigāt. Jā, paldies.